Sveiki, šeit Specially for Latvians, un šodien es jums parādīšu, kā salikt 2x2 kubiku Rubiku Ortega metodi. Ortega metode ir ātrākā no 2x2 kubika Rubika metodēm, tāpēc es jums šodien to parādīšu. Šī nav iesācēja metode, tāpēc šeit būs jāzina arī dažas vienkāršas lietas. Tātad pirmais, kas jāizdara, jāsajauc kubus. Man tas jau ir izdarīts. Tad ir jāsaliek viena krāsa, bet tā krāsa ir jāsaliek pareizi. Pareizi nozīmē tā, es jums līdz parādīšu salikšu un parādīšu, kā izskatās pareizi salikta krāsa. Un pastāstīšu arī, kāpēc viņa ir pareizi salikta. Tātad man ir salikt viena krāsa un viņa ir pareizi, jo tai krāsai šinīs te līnijās visas krāsas ir pareizi. Tas nozīmē, ka tā krāsa ir pareizi salikta. Tad jums viņa ir jātur uz apakšu. Un šeit sāksies daži algoritmi. Kopā šai metodei ir 9 algoritmi, jo katrai situācijai būs savs. Šeit man ir situācija, kad augšā ir dažādas krāsas, tātad jums ir jānoskaidro, kura būs augšā. To noskaidrojot var, kāda krāsa ir uz visiem šiem kubiem. Šeit ir dzeltena, te ir dzeltena, te ir dzeltena un te ir dzeltena. Tātad augšā būs dzeltena krāsa. Vēl var to noskaidrot, kāda krāsa nav šinīs te līnijās. Šeit arī nav dzeltena. Tātad, man situācija ir šāda. Augšā ir viens kubiciņš. Kad es viņu turu, lūk, šādi te, šeit lejā, viņam, lūk, šeit ir viena krāsa. Tātad, šī ir viena situācija. Var arī būt tāda situācija, kad jūs viņu turat šeit, augšā, un te jums ir viena krāsa. Tad ir jādara cits algoritms, ja jums te ir krāsa, bet man pašlaik ir šādi. Tātad, kad es turu kubu šādi, ir jāizdara šāds algoritms. Labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augšā 1, 2, un labā puse uz leju. Un jums ir salikt viena krāsa. Šī ir viena iespējamā situācija, kāda var būt augšas salikšanai. Tūlīt parādīšu jums otru. Nu, vēl būs dažādas. Es jums parādīšu vienkārši otro. Otrā situācija ir šāda, ka jums ir šeit 2 dzeltenie un otrā pusē 2 dzeltenie. Tad jums ir kubs jātur vai nu šādi, lai 2 dzeltenie pret jums. Un jāizdara ļoti vienkāršs algoritms. Labā puse 2, augšā 2, labā puse uz augšu, augšā 2 un labā puse 2. Un jums ir salikta augša. Un ir vēl dažas iespējas, kādas var būt, kad jums ir sajaukta augša. Vēl ir iespējama šāda situācija, kad jums ir šeit viens dzeltenais, šeit 2 un šeit vēl viens. Tātad šeit 2 un te 2. Tātad šim algoritms ir šāds. Priekša šādi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa labi un priekša atpakaļ. Un jums ir salikta augša. Šīs bija ļoti vienkāršs. Vēl ir palikuši 4. Rādīsim nākamo. Šī ir situācija, par kuru es jums stāstīju sākumā. Kad jums ir augšā salikts tikai viens, un kad jūs viņu turat šādi, jums ir šeit. Tātad jums viņš ir jātur šeit. Un kā jūs redzat, jums šeit ir salikts. Nevis šeit, bet šeit. Un tātad jums ir jādara šāds algoritms. Labā puse uz augšu, augšā 1, 2, labā puse uz leju, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa labi un labā puse uz leju. Un jūsu augša ir salikta. Ļoti vienkārši. Vēl ir palikuši tikai 3 algoritmi.
Vēl ir iespējams šāda situācija, ka jums augšā ir 2 blakus, un šeit ir 2 šādi. Šāda situācija. Tad jums kups ir jātur šādi, lai šie 2 augšējie ir uz labo pusi. Un jāizdara šāds algoritms. Priekša šādi. Tad labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa labi un priekša atpakaļ. Jums ir salikta augša. Vēl ir tikai 2 algoritmi. Nākamais algoritms ir šāds, ka jums ir augšā šeit 2, un nevis šeit dzelteni, bet šeit un šeit. Tad jums kups ir jātur atkal šādi, lai šie 2 dzeltenie ir šeit, un jāizdara šāds algoritms. Labā pusē uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa labi. Tad jums jāizdara šādi, labā puse uz leju, priekša šādi, labā puse uz augšu un priekš šādi. Un jūs augša ir salikta atkal. Vēl tikai 1 algoritms. Vēl ir iespējama šāda situācija, ka jums ir šeit 2 abos stūros dzeltenē. Tad jums ir jātur šādi, lai šādi te turot, nevis šādi, bet šādi, lai šeit būtu redzams dzeltenais. Ja jūs turēsiet lūk šādi, tad te nebūtu dzeltenais, bet vajag, lai ir šādi. Te ir dzeltenais, te ir dzeltenais un te ir dzeltenais. Jums jāizdara šāds algoritms. Priekš šādi, tad labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz leju, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju un priekša šādi. Un jūsu augša ir salikta. Un vēl ir algoritmi, lai saliktu otro līniju, un tādi ir tikai 2. Un situācijas arī ir tikai 2. Tātad, pirmā situācija ir šāda, ka jums ir šeit 2 blakus salikti, bet ir arī situācija, ka jums šeit nav neviens blakus. Tātad, ja jums ir 2 blakus, jūs viņus turat aizmugurē un izdarat šādu algoritmu. Labā puse uz leju, priekš šādi, labā puse uz leju, aizmugurē 1, 2, labā puse uz augšu, priekša atpakaļ, labā puse uz leju, aizmugurē 1, 2 un labā puse 1, 2. Un jūs kups ir salikts, bet jums vēl var sagrozīt būt šādi, tā kā, piemēram, šādi, bet tad jums vienkārši jāpagriež. Un ir vēl tikai 1 iespēja, kas ir šāda. Šī ir otrā iespēja salikšanai, kad jums nav blakus neviens. Tātad, jūs kubu var turēt kā gribat, un jāizdara šāds algoritms. Priekša šādi, labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz leju, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, priekša šādi, tad labā puse uz augšu, augša šādi, labā puse uz leju, augša šādi, labā puse uz leju, šādi priekša, uz augšu un šādi. Un jūsu kups atkal ir salikts. Un tas arī bija viss. Ja jums patika, spiediet laiku un neaizmirstiet subscribot mums, sekot. Tātad, paldies, ka skatījāties mūsu video. Tiekamies nākamajā video. Atā!